Ietver. Labi, paldies. Labdien visiem, es esmu Ilze Dindiņa. Šodien pastāstīšu par ventilāciju daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas. Mērījumu pētījumu dati man nebūs, bet tādi vairāk novērojumi par to, kas eksploatācijā, ko es redzu daudzdzīvokļu atjaunotajās ēkās, ņemot vērā, ka es esmu diezgan daudz iepriekš piedalījusies ar prezentācijām, stāstot par to, kā dabiskā ventilācija daudzdzīvokļu ēkās darbojas un kādas ir dažādas mūsdienās iekārtas un risinājumi pieejami. Lūk. Tātad atjaunojās daudzdzīvokļu ēkās pārsvarā joprojām ir dabiskā ventilācija, un tad tas darbības princips, skatoties griežamā ēkas augstumā, tad ir uzlikšu arī vienu dzīvokļa plānu, un tad tas princips ir tāds, ka mums ārā svaigais gaiss ienāk telpās caur norobežošo konstrukciju un pamatā tie ir logi. Vēsturiski, kuri nav mainīti logi, viņi ir neblīvi un tā gaisa pieplūde ir diezgan laba un intensīva, atkarībā no tā, kurā stāvā atrodas arī īpašums, arī būs ietekme, bet tas princips visiem ir vienāds. Caur norobežošo konstrukciju mums ienāk ārā gaisa caur neblīvumiem vai caur speciāliem atvērumiem vai caur atvērtu logu kādā no režīmiem. Tālāk ar zaļām bultiņām redzam pārplūde no telpām, kur svaigais gaiss mums iekļūst, un zilo bultiņu virzienā uz nosūces kanāliem, kas ir izvietoti virtuvē dabiskā ventilācijas nosūces kanāls un sanmazglos. Un, ja ir šī schēma nodrošināta, tad tai gaisa apmaiņai telpās vajadzētu būt, tad, kā jau es minēju, atkarībā no stāva augstuma viņa būs labāka vai netik laba, jo zemāk pirmajā stāvā mēs dzīvojam, jo augstākā ēka, jo efektivitāte būs labāka. Pēdējos stāvos ar to dabisko gaisa apmaiņu un viņas darbības virzienu ir tā, kā ir atkarīgs no gaisa temperatūras, no vēja ātrumu un citām dabas faktoriem. Kā to atgādināšu, kā tas izskatās, kad dabiskā ventilācija ir rezultāts no saucamās kursteņa efekta, kas ir, jo augstāka mums ir ēka, jo pie temperatūras starpības mums intensīvāk veidojās veltne. Tad šeit jūs augšējā bildītē redzat krāsainajā bildē pa kreisi ir neliela augstuma ēka, ārā 0 grādi, ārā +20, tad gaisa apmaiņa pirmajos stāvos intensīvāka gaisa pieplūde notiek, infiltrācija, augšējos stāvos eksfiltrācija, gaisa noplūde. Un, ja mums tā ēka ir augstāka, tad vidusdaļā tā kā veidojās tāds spiediena līdzsvars, un šī gaisa kustība, infiltrācija, eksfiltrācija vienā brīdī var būt arī pielīdzināma nullei. Kreisajā pusītē jūs redzat tādus melnbaltus grafiskus attēlus, kā veidojās ēkā kopumā šis spiediena sadalījums, ja ēkā stāvi savstarpēji nav ļoti blīvi, pa labi grafiskais attēls, ja katrs stāvs ir ļoti blīvs un neatkarīgs viens no otra, tad šī gaisā infiltrācija, pieplūde ēkā veidojas tā kā zemākajā daļā un augšējā daļā gaisa izmešana. Un kompleksitāte tad ar vēja ietekmi rezultējošais spiedienu starpības, kas ēkā ir, tad skatoties kolēģu Tehniskās universitātes pētījums, tad, ja mums spiedienu starpība pirmajā stāvā var sasniegt ap 20–23 paskāliem, tad augšējos stāvos tie var būt tikai 1–2 paskāli. Lai saprastu, ko tie skaitļi nozīmē, tad gaisa pieplūdes restē spiediena starpība, piemēram, 10 paskāli ir tā, pie kādas gaisā pieplūdes rādītājs viņi var nodrošināt, un tad dabiskos apstākļos, ja mums nav tāda liela vēja ietekme, tad 5–10 paskāli tāds normāls rādītājs eksploatācijā varētu būt. Apakšējā bildītē jūs arī redzat temperatūras starpības starp telpas un
ārgaisa temperatūru ir ietekme, un tad jo augstāka ēka, jo šīs spiediena sadalījums būs atšķirīgāks pēc tālumiem. Tā, kā tad izskatās, braucot pa objektiem, ēkas, tad šī svarīgā funkcija, kas jānodrošina, lai telpās būtu gaisa apmaiņa, tad ir pirmkārt gaisa pieplūde. Un tad, kā jūs šeit bildītē redzat, bildu uzņemt laikā, kad ārā jau vairs nav apkure jānodrošina dēļ āra apstākļiem, tāpēc redzat daudz pavērtus logus, bet ar sarkaniem kvadrātiņiem redzat apvilktas speciāli paredzētas gaisa pieplūdes elementus, un labajā pusē tādi metāla uzgaļiem gaisa pieplūdes, kas ir izvietotas virtuvēs, visiem dzīvokļiem vienādi, tad bija saskaņots kopīgs risinājums, un savukārt ar sarkaniem kvadrātiņiem atzīmētie logi, var garām ejot ieraudzīt, kuros logos ir ielikti pieplūdes vārsti un kuros viņi nav ielikti. Un šis lūk ir pieņemot lēmumu daudz dzīvokļu ēkās par ēku atjaunošanu, siltināšanu un inženiertehniskiem risinājumiem, tāpat kā logiem, acīm redzot, tiek dot iespēja izvēlēties, vai viņš viņu liek vienu pieplūdes elementu, 2, 3 vai nevienu, jā, vai iztiek ar veramu logu, kas arī ir variants, kā mēs ielaižam telpā svaigu gaisu, un maksājam par to, protams, ar apkuras patēriņu, jo tas ārā gaiss ir kurā no variantiem, vai viņš ir pieplūdes atver vai vaļā logu, viņš ir jāuzsilda. Lūk, un ja mēs paskatāmies to gaisa pieplūdes efektivitāti, kā tas gaiss tālāk ceļo dzīvokli, tad tāda skicīte, kā tad varētu izskatīties šī dzīvokļa pieņemtais lēmums, tad ir kopīgi šeit virtuves daļā gaisa pieplūdes vārsts speciāls, un tad gaisa apmaiņa virtuvē vajadzētu būt labi nodrošinātai pie nosacījuma, kad šie ventilācijas nosūtas kanāli ir iztīrīti reizi 5 vai 10 gados, kā to prasa ugunsdrošības noteikumi. Ja? Un otra gaisa pieplūdes elementu atrašanās vieta ir tālākā guļamistaba. Nu, un ja zem durvīm ir sprauga, kas ļauj šim gaisam pārplūst uz nosūtas šaktām, tad no gaisa ieņemšanas sarkanām bultiņām pa zaļo ceļu caur telpām piesārņots gaiss tiek izvadīts no ēkas jau caur zonām, kurās ir vislielākais piesārņojuma avots. Tad viens kanāls, kas ir virtuve, un ir sanmazglos gaisa nosūtas kanāli. Ja, tā ir daudz dzīvokļu ēka, joprojām runājam par dabisko ventilāciju kā tipisko izvēli. Nu, šajā gadījumā tad gaisa ieņemšana virtuve un tālākā no guļamistabām nodrošina arī vidējās telpas gaisa apmaiņu. Nākamais dzīvoklis, tā vizuāli novērtējot, ir izvēlējies ielikt pieplūdes vārstu papildus šai pieplūdei virtuvei un vēl vienu vidējā istabā. Savukārt guļamistabā ir tikai verams logs, kuru tad katrs var atvērt un turēt vaļā tik ilgi un tik daudz, kā uzskata par nepieciešamu, cik viņš var atļauties arī maksāt par apkuri, ja ir individuāli uzskaita apkurei. Vai arī, cik viņam, teiksim, tas diskomforts ļauj dzīvot pie atvērta loga Latvijas klimata apstākļos. Tad virtuve mums joprojām ir ļoti labi, pieplūde dubultā fasādes pusē, ir kanāls nosūts no virtuves, ja, pieņemot, ka te nav uzraksts vai nosūcējs, kurš ir ar pretplūsmas vārstu aizvērst visu ciet, kad nenotiek šeit kustība, ja. Tad, principā, dabiskajai ventilācijai te vajadzētu labi funkcionēt. Ja, kā jau minēju, ņemot vērā vienīgi pēdējos stāvos nebūs tik labi, bet pirmajos būs labāk. Vidējā istabā tad ir arī šis gaisa pieplūdes vārsts izvietots, ja, tad gaisa apmaiņa atkal ir gan pieplūde, pārplūde uz sanmazgļiem pie nosacījuma, kad ir šīs pārplūdes durvīm nodrošināts, ja, vai viņas stāv konstanti vaļā, vai ir atvērums zem durvīm, un tad atkal nosūta šakti no sanmazgliem. Par šo guļamistabu tas ir tā atkarīgs no eksploatācijas ieradumiem,
ja cilvēks ejot gulēt, aiztaisa logu, pat ja viņš pirms tam ir izveidinājis telpu, tad 5-10 minūtes atverot logu, tad aiziet gulēt un aiztaisot durvis uz 8 stundām, cik kuram tas grafiks ļauj. Ja, tad šis CO2 līmenis visticamāk te netiks nodrošināts 1000 ppm līmenī, ja, tad 1000 daļiņas uz miljonu CO2 gaisa apmaiņas kvalitātes rādītājs, kas norāda, ka gaisa apmaiņa pietiekama, lai cilvēki izdalītu to CO2, izvadītu no telpas. Nav veselībai bīstami, bet kā rādītājs, vai ventilācija ir pietiekami efektīva. Un trešā izvēle, ka dzīvokļa īpašnieks acīm redzot ir lēmis, kad viņam pietiek ar varamu logu, un viņam ir tikai šis te vārsts, kā visos stāvos, virtuves daļā, un papildus arī vārsts ir ielikts virtuvei logā, ja, varbūt tādēļ, kad aktīvi gatavo un tad saprot, ka tā gaisa ieņemšanai ir liela nozīme. Savukārt tās dzīvojamās istabas ir tikai redzams varams logs, ja, un tad gaisa apmaiņa dzīvojamās telpās, kur cilvēks arī dzīvojamā savā mājā pavadīs vairāk laika nekā virtuve, tad šī gaisa apmaiņas efektivitāte un arī nosūce no sanmazgliem, ja, kā tas gaisa sadalīsies, kur būs labāk vilkme, tad ir jau zem jautājuma zīmes, cik viņa ir efektīva, un kā iepriekšējais runātājs teica, jautājums par to, ka bez CO2 kā gaisa kvalitātes rādītāja, nenodrošinot pietiekumu gaisa apmaiņu, telpās pieaug arī relatīvais mitrums, kas tad var uzkrāties konstrukcijās, un kā jau tika minēts, iespējams, varbūt viens no cēloņiem, kāpēc ēkās pieaug siltumenerģijas patēriņš apkurei, ja, arī atjaunot ēkā, nosacīti kā nekādas eksploatācijas apstākļus nemainot. Nu, sliktākais scenārijs ir, ja šeit ir tā pati bilde, bet pieņēmums, kad nav gaisa pieplūdes elementi ne virtuvē, nevienā no dzīvojamām istabām, kur galvenais būtu tās dzīvojamās istabās jānodrošina pieplūdes elements. Varams logs, protams, arī brīvprātīgi izvēle, bet cauru gadu turēt vaļā atvērtu logu, tas liekas tāds drusku apšaubāms risinājums. Tīri no komforta viedokļa, kā var uzturoties telpās, kas ir pietiekoši tomēr nelielas, jā, tie nav apartamenti ar milzīgām platībām, tie rakstām galdi un gultas atrodas tuvu logiem, un ja viņš tā vaļā, tad diskomforts un rudīšanās elements, protams, strādā. Ja? Bet kāpēc šajā bildē sliktākais scenārijs? Tad, ja mums tā gaisa pieplūde telpās nav nodrošināta, tad tādā brīdī tipiska sūdzība, par ko man mēdz zvanīt un konsultēties, ko darīt, kad ja ir uzlikts tvaika nosūcējs, kas pievienots nosūces kanālam virtuvē, tiek ieslēgts, sūdzās par smakām no toaletes. Ja? Un tad jūs redzat, kad mums tā gaisa nosūces kanāls no sanmazgliem kļūst par tādu alternatīvo gaisa pieplūdi, un tad tā gaisa kustība mums veidojās no sanmazgla kā pieplūdes elements, un tad jau iet pārplūdu uz virtuvi. Ja, tad mums būtībā veidojas antisanitāra apstākļi, un, protams, par šo mitrumu no sanmazglu telpām, tad arī tas netiek novadīts, gluži pretēji, vēl tiek pievilkts kaut kas klāt. Lūk, to es gribu vērst uzmanību, ka pieņemot lēmumus, demokrātija un brīvība ir laba lieta, bet ļaut cilvēkiem, kuri nav kompetenti par to, kā notiek gaisa kustība, tad galvenā vieta, kur jānodrošina svaiga pieplūde, ir tālākās dzīvojamās telpas, ja, un nosūce virtuvē varētu būt kā tranzīts no šīm te dzīvojamām zonām, ja, nevis no virtuves sienas, ja, kas nodrošina gaisa kustību tikai šai telpai. Ja, tad šādas izvēles vajadzētu dot cilvēkiem iespēju dzīvot labākā gaisa kvalitātē, ar iespēju neļaut uzkāpt relatīvam mitrumam, mitrināt sienas un patērēt apkuri vairāk. Ja, tad vajadzētu likt pieplūdes elementus tomēr katrā dzīvojamā istabā. Protams, arguments, ka var vērt vaļā logu, ir dabiskās ventilācijas neatņemama sastāvdaļa, un to aizliegt noteikti nevajag.
ēkās dabisko ventilāciju. Nu, lūk, otra pozīcija par pārplūdēm sīkāk nepieskaršos, ja tad pārplūda ir jānodrošina, lai gaiss vispār kustētos no dzīvām istabām uz piesārņojumu zonām, virtuves un caurmezgliem. Ja tātad tās spraudziņas zem durvīm ir tas elements, kas to var nodrošināt, arī citi risinājumi. Ja, kas attiecās uz šo te gaisa izmešanu no ēkas, te dabiskai ventilācijai, te spiediena starpības, siltais gaiss ceļās uz augšu, ja, viņš ir vieglāks, un vēja ietekmes atkarībā no tā, cik stiprs ir vējš, kurā virzienā viņš pret ēkas ģeometrisko novietojumu, kā ietekmēs kuru stāvu, ja, te dabiskā ventilācija pie temperatūras starpības, tad apkurs periodā strādās dažādos stāvos, labāk zemākos, sliktāk augstākos, un tāpēc ir svarīgi, kad šī dabiskā gaisa novadīšana no ēkas kanāli, nosūtas kanāli, tiek gan tīrīti, uzturēt labā kārtībā, un tas, ko esmu iepriekš rādījusi prezentācijās, ir iespēja uzstādīt ventilācijai dabiskus nosūtas velknes pastiprinātājs, ja te augšējās iekārtas, kuras ir ar lielu šo te vaļējo laukumu dēļ iegrieztām aprocītēm, un vējš var iekustināt ļoti viegli un uzlabot šo te dabisko velkni visiem stāviem. Ir hibrīda tipa ventilātori, kas darbojas atkal pēc dabiskās gaisa apmaiņas principa, bet viņi ir ar papildus elektrisko ventilātoru padevi, kad, ja tā spiediena starpība netiek kanālā nodrošināta, ja, tad tiek ieslēgts elektriskais motors. Bet, ko es redzu eksploatācijā, braukājot pa objektiem, tad, ja mēs te redzam attēlu ar tādu vēsturisku nosūtas šahtu, izbūvētu no mūra ķieģeļiem, ja, kur te no katra dzīvokļa vai no vairākiem dzīvokļiem kopā šeit iziet uz āru nosūtas kanāli, ja, tad veicot ēku atjaunošanu, tiek izmantot dažādi risinājumi. Šeit bildītē jūs redzat, var redzēt arī pašus kanālus apaļus, ja, nav skaidrs, cik viņi labā kārtībā, bet spriežot pēc jumtiņa, kas ir uzstādīts viņu aizsardzībai no nokrišņiem, tad arī pats kanāla mūrējums ir apdarbināts ar apmetumu, tad par viņiem tiek rūpēts un domāts. Ir risinājums, kad ir arī jumtiņš šiem te kanāliem, un jūs redzat, kad katram mūrētam kanālam tas ir vidēji viena ķieģeļa, minimums pusķieģeļa izmērā, ja, tad ir atbilstoši arī šis atvērums uz āru, kad vējam kustībai kustot cauri, arī šī te gaisa izmešana tiek papildus intensificēta. Tad ir tādi ļoti pārdomāti risinājumi arī ar sietiem, lai putni nelidotu un neaizdarinātu kanālus ar savām būvēm. Jā, šeit jūs redzat gan jumtiņu, gan arī katru kanālu atsevišķi ļoti glīti apdarinātus. Ir arī vienkāršāk risinājumi, bet kuri tāpatās savu uzdevumu funkcijas pilda, tad ir pasargāts šis te kanāls pret tiešiem nokrišņo ieplūdus. Ja risinājumi var būt dažādi, labāk efektīvi aizsardzībai pret āru nokrišņiem ar mūra maliņu aizsardzību vai citādi. Jā, ir arī tādi pavisam smalki risinājumi, kad ir atsevišķi no pārējiem nosūtas kanāliem izvadīts virs jumtiņa, vai tas ir no kādiem kanalizācijas, ja, vai nebūtu kopīgs noplūdes laukums, ja, nebūtu nekādas maksas iejaukšanās. Bet ir arī citi risinājumi. Tad šis te rotējušais deflektors, ko esmu rādījusi kā risinājumu velkmes pastiprināšanai, šeit jūs redzat ļoti labu bildi, kur fonā ir tie sākotnējas kursteņi, kā variants, kur nekas nav darīts, bet mūsu labā kārtībā, kas arī ir labi. Jā, tad ir risinājums, kad ir uzlikts jumtiņš, un šeit jūs redzat to laukumu, cik ir laukums gaisa izmešanai uz āru. Jā, tad ir viss šī te virsma virs pašas šahtas, vēl ir laukums virs starp jumtiņu un šahtas virsmu,
Un šeit ir fonā risinājums, kur visas šī šakta ir aiztaisīta ciet, un uz visu to laukumu ir uzlikts viens rotējušais deflektors. Ja, un ja mēs skatāmies uz tā vizuāli novērtējam šķērsgriezumu laukumu, tam apaļajam gaisa vadam un visai šaktai kopumā, nu, te nevajag aprēķinu, lai saprastu, ka tas kopīgo situāciju gaisa nosūcēji ēkā neuzlabo. Ja? Un tas ir jautājums, kad tagad izstrādā atjaunošanas projektus, ir arhitekts, kas izstrādā fasādes risinājumus, jūs mainat apkurses sistēmas, pārbūvēt, un tur ir apkurses ventilācijas projektētājs, kas izstrādā projektu risinājumu. Un ieteikums pie apkurses ventilācijas projektētāja vērsieties ar lūgumu, lai viņš uz vienas A4 lapas jums aprēķina šaktas brīvos laukumus un saskaņo izstrādā risinājumu, kas jums uzlabos šo te ventilāciju, nevis strādās pretēji ar ievērojumiem ieguldījumiem, papildus naudas līdzekļiem, bet sniedzot nevis pozitīvu rezultātu, bet ar mīnuszīmi. Ja, šeit ir līdzīgi, te nav rotējušie deflektori, tie ir mehāniskie, ja, bet tas, kā ir samazināts gaisa izmešanai laukums, kas ir sākotnēji bijis un tagad ir, nu, tā kā uzlabots kādu iekārtu, bet, ja mēs skatāmies uz šķērsgriezumu brīvo, nu, tad tā kompensācija stipri zem šaubu līmeņa. Nu, šeit būtu jārēķina, vai tas jumtiņu uzlabojums sniedz vismaz tādu pašu kompensējošu rezultātu vai nē, bet, nu, vienkāršāk risinājumi mēdz strādāt labāk, un pie tā ir jāpiedomā, īpaši par daudzdzīvokļu ēkām, kurās mēs negribam investēt mehāniskā ventilācijā ar siltumu atbūvi, neesam gatavi pieņemt tādus lēmumus, pārbūvēt lielu ēkas inženieru sistēmas apjomu, ja, tad labāk vienkāršāk, bet tā, lai strādā un ar pārliecību, tā kā tas varbūt klasiski ir iecerēts. Bet, kas attiecās uz to nākotni, joprojām nekas nav mainījies, katram cilvēkam vajag gaisu, gan ārā, gan telpās, gan birojos, gan dzīvamās elpās. Un tad, jebkurš energoefektivitātes risinājums, jebkurai ēkai ir piemēroti pasīvo ēku principi, un tad tas labais rādītājs gaisa kvalitātei ir līdz 1000 ppm vienībām. Tad standarts un prasības energoefektivitātes aprēķiniem pieļauj arī augstāks CO2 rādījums, ja, bet 30 kubikmetrus cilvēku tad rūpēties par savu labsajūtu, veselību, ja, tad šie būtu rādītāji, par ko domāt. Šeit ir ieskats, kad Mīgas kabineta noteikuma numur 222 par ēku energoefektivitātes aprēķiniem, kas certifikātā rāda, kā ir jārēķina dati, norāda uz standartu, kurš nosaka vairākas metodas, kā rēķināt dzīvojamās ēkās gaisa apmaiņu, gan pēc gaisa daudzums kvadrātmetru, gaisa apmaiņas kārtas, vai arī pēc CO2 pieauguma pret āra gaisu, dažādu guļam istabām, dzīvojamām istabām, pēc nosūtas gaisa daudzumu, bet šie rādītāji priekš energoefektivitātes ir tādi salīdzinoši minimāli, tā tikai 3. klase, kas pēc standarta principālas pieejas attiecās uz esošām ēkām, jaunām un atjaunotām būtu tā kā 2. klase, un ja mēs gribam dzīvot, nu tā, ar pilnu krūti elpojot, ja, nu tad A kategorija, protams, ir pat labākā, bet samērs, ja, tie tā kā vienkāršāk risinājumi un samērīgi risinājumi, jo pārāk laba gaisa kvalitāte mums no tās mitruma, palielinātā mitruma problēmas novedīs pie palielināta mitruma trūkuma, ja, un tad ir atkal jāmeklē risinājumi, kā mēs mitrināsim gaisu, un tas kļūst atkal dārgāk. Tā kā visu ar mēru, atbilstoši tam, kā mēs telpās gribam justies samērīgi, lai to mēs varam arī apmaksāt. Šeit ir ieskats, kā Igauņi demonstrē, kad tomēr būtu daudzdzīvokļu ēkās arī jārealizē mehāniskā ventilācija ar siltumu apguvi, centralizētas iekārtas, nevis lokālās rekuperācijas iekārtas, kuras mainīgu virzienu režīmā strādāt tikai
vienai telpai, tad, ja viņas ir divas vienā telpā, un līdz ar to tās investīcijas kļūst lielas, un tas tā kā uzlikt mašīnai nevis 4 riteņus, bet 1, tādēļ, kad mēs ietaupām, bet mums tā kā ir, bet īstenībā pabraukt ar to nekur nevar, un tad līdzīgi ir ar risinājumiem, kuri nav pārdomāti līdz galam, mēs uzliekam pieplūdu vienam logam, nevis visiem, nosūtas kanāls varbūt tīram vienu, nevis visus, tad šeit tomēr ir tas, ko es vērstu uzmanību, kad skatāmies nākotnē, tad, kā iepriekšējais runātais arī norādīja, puse no ēkas enerģijas aiziet gaisa sildīšanai. Un ja mēs to vienu pusi ēku nosiltinām un samazinām to savu enerģijas patēriņu, tad šī te ventilācija, kas ir otra puse no apkursa patēriņa, joprojām tiek izmesta gaisā, un tur ir potenciāls 80–90% siltuma enerģiju atgūt un ievērojami samazināt apkursa rēķinus un arī nulles enerģijas ēkas virzienā iet. Protams, tas ir sarežģītas ventilācijas sistēmas izbūves, kas var traucēt iedzīvotāju ērtības kādā brīdī. Protams, varams loks mums visiem ļoti patīk, īpaši pēc lietas iegūt tādu ionizēta gaisa sajūtu. Vasarā nav ierobežojumi, variet vaļā logus, bet ziemā pārliecība, ka mēs tā varam dzīvot pie atvērta logu, man tomēr nav radusies pa šiem gadiem Latvijas klimatā. Un tad atgūt siltumu un nodrošināt kontrolētu gaisa kvalitāti savā dzīvumā telpā, kurā mēs varbūt pavadām mazāk nekā birojos, tas joprojām ir ļoti nozīmīgi. Paldies!